Pepā kultūras pilī bija deju vakari, ja? Un es mierīgi stāvu cilvēks, un pienāk viena kundze un uz dāmu deju man uzlūdz. Un es tajā brīdī apjuku, ja? Jo dāmām neklājas lūgt vīrieti, ja viņš viņu nav lūdzis pirms tam uz deju, bet es viņu nebiju lūdzis. Ja? Bet tas jau bija mazākais bildi, vispār bīstams ir. Es atbraucu no laukiem, man bija paredzēts brauciens, es labu cilvēks biju, draunieks. Es iegāju, man bija paredzēts brauciens uz Amerikas Savienotām valstīm, ja? Un man skolā bija vācu valoda, un es tagad nopirku īsti eju uz angļu valodu, un domāju, braucot, paņemšu kādas mūzikas kasetes arī. Es iegāju Vidzemes tirgū, es domāju, ka es pāris mūzikas, jā, un tad es to īsti eju nopirku magnetofonu mašīnā, un domāju, pāris mūzikas kasetes. Iegāju tirgū, un es iznācu ārā ar 20 kasetēm. Un braucu uz Smilteniem un domāju, kāpēc es nopircu pusi mašīnu kasetēm? Un vairāk uz to tirgu negāju, līkumu tam tirgu. Un tagad tā kundze mani uzlūdz, un tāda runīga un vēl labi, ja? Un viņi saka, un es tā mūziku tirgoju, ja? Un ja jums gadījumā mūziku vajag, ja? Jūs te tā un šitā, ja? Man kā batonas uz ausīm, bet viņi nezinu kā, ja? Es palieku uzmanīgs. Es saku, kurā vietā te jūs strādājat? Es var Vidzemes tirgu, tur ir kāds trīs, ja? Es saku, kur te jūs esat tur tā?